Kā tad ir? Tā ir taisnība, ko pilsētā mēļo, ka Lāsīte ir visilgāk strādājošā kafejnīca mūsu galvaspilsētā. Lāsīte tika atklāta 1975. gada 21. jūnijā. Ar orķestri? Nu, varbūt ne gluži ar orķestri, bet pēc Silvijas Petersonas arhitektes projekta. Kādēļ Lāsīte ir spējusi tik ilgi nodzīvot? Nu, varbūt tas ir Lāsītes specifika. Tāda krodziņa Rīgā praktiski vairāk nav. Šeit ir tieši tas Rīgai raksturīgais vēsturiskums. Lāsīte ir blakus Anglikāņu baznīcai, pagrabā Velvēs ieskauta, un kas tad šeit ir bijis senos laikos? Šī ēka celta 1454. gadā. Šeit ir bijušas pārtikas noliktavas. Tad 19. gadsimtā šeit blakus, kad tika celta Anglikāņu baznīca, visu baznīcai nepieciešamais tika vests no Anglijas. Šeit atradās saucamā garāža, bet toreiz to sauca pa stalli. Kā krodziņš tika pie tāda nosaukuma Lāsīte, jo šobrīd ir Livonijas laika stilā viss iekārtot, un tā Lāsīte, protams, ka ir skaists un skanīgs nosaukums, bet kāpēc tieši Lāsīte? Ir dažādas versijas. Viena tāda drūma, ka te pilsētas aplenkuma laikā tika ņemts asins pa Lāsītei ievainotiem pilsētas aizstāvjiem. Un tāda jautrāka? Tāda jautrāka. Tā ir tā Lāsīte, par ko es domāju. Nu, varbūt tā jautrākai, ka te visādas garšīgas Lāsītes glāzītē. Vai kopš padomju laikiem, kā jums šķiet, krodziņu un kafejnīcu prestižs sabiedrībā ir audzis? Ja tagad tas tā ļoti vienkārši garām pa ielu kaut kur ieeja, tad toreiz apmeklēt restorānu, kafejnīcu, krodziņu, sevišķi vakarā, tas bija notikums. Vai padomju laikā Vecrīgā bija daudz krodziņu? Salīdzinot ar citām pilsētām, bija visai daudz. Tad Rīga ir tāda krodziņu un kafejnīcu pilsēta arī padomju laikos bijusi. Ja kaut kur nebija rindas, te jau bija aizdomīgi, kāpēc te nav tur to rindu. Un runājot pa Lāsīti, nu ir, diemžēl mums nav tās fotogrāfijas, bet ir rādīta, kur rinda iet praktiski līdz Biržas ēkai. Jā. Tas ir gandrīz vai pāris dienām. Toreiz, ja tu tik iekšā, tu jau biji laimīgs. Nākot iekšā Lāsītē pie sienas jums ir kompakta, bet ļoti skaista fotogalerija. Jā, tur ir gan fotogrāfijas, kas nāk no 70. 80. gadiem no Lāsītes. Nu, un arī tur ir fotogrāfijas no kaut kādiem 50. 60. gadiem. Nu, tie parāda to Rīgas atmosfēru, to laiku, to Rīgas veidoli. Jā. Bet tagad mēs dosimies noskaidrot pie kāda gudra antropologa, kas tad vispār cilvēkam liek doties uz kafejnīcām un nesēdēt mājās un dzert tēju mājās.